Siltums mājās rada labsajūtu un komfortu, bet kā siltums un karstais ūdens nonāk mājās? Garais un sarežģītais process, kurā no šķeldas iegūstam siltumenerģiju, sākas ar šķeldas atvešanu uz katlu māju. Šķeldu, kas ir augstvērtīgs kokapstrādes blakus produkts un atjaunojamais energoresurss, iegūst izstrādājot mežu vai sasmalcinot kokmateriālu atgriezumus. Izmantojot dabai draudzīgu kurināmo, pilsētā gaiss ir kļuvis vēl tīrāks. Ventspilī siltuma piegāde līdz dzīvojamām mājām nodrošina modernas katlu mājas, kas ir maksimāli automatizētas. Siltumenerģijas ražošanas procesu uzrauga profesionāli katlu mājas darbinieki. Katlu mājai šķeldu piegādā ar kravas automašīnām, kas uzbrauc uz īpašiem svariem, lai noteiktu atvestās šķeldas svaru. Lai siltuma ražošana būtu maksimāli efektīva, no atvestās kravas tiek paņemts arī nedaudz šķeldas analīzēm, lai noteiktu tās kvalitāti. Ziemā vienā dienā katlu māja vidēji sadedzina 800 kubikmetru šķeldas, kas atbilst 9 kravas mašīnām. Īpašā novietnē glabājas šķeldas rezervas vēl 3 dienām, un tās regulāri tiek papildinātas. Pirms šķelda nonāk katlā, tā tiek izsijāta, lai no tā sadalītu lielos koksnes gabalus. Tālāk šķelda pa eskalātoru lentu turpina ceļu uz apkures katlu kurtuvēm, kur tā tiek sadedzināta. Temperatūra katlu kurtuvēs var sasniegt pat 900 grādu pēc Celsija. Savukārt īpašs mehānisms, kustīgie ārdi, nepārtraukti izsijā pelnus, kurus savāc slēgtos konteineros. Viena šķeldas apkures katla jauda ir 10 megavati. Ar šādu jaudu pietiek, lai ik stundu apsildītu 125–50 dzīvokļu mājas. Šķeldai sadegot, apkures katlā rodas karstās dūmgāzes. Novadītas uz ūdens sildāmo katlu, jeb boileri, dūmgāzes, cirkulējot pa caurulēm, uzsilda boilerī esošo ūdeni. Kad ūdens sasildīts līdz atbilstošai temperatūrai, jaudīgu sūkņu dzīts tas plūst pa pilsētas siltumtrasēm. Kopējais siltumtrašu garums Ventspilī ir 45,5 km, tikpat kā attālums no Ventspils līdz Jūrkalnei. Ūdenim ceļojot pa siltumtrasēm, tas zaudē daļu uzņemtā siltuma, taču pateicoties mērķtiecīgam darbam, Ventspilī 96% trašu ir rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm, un zudumi ir minimāli. Pa siltumtrasēm ūdens nonāk ēku siltumpunktos un atdod siltumenerģiju ēkas iekšējai sistēmai, kuras uzturēšana un regulēšana ir ēkas apsaimniekotāju pārziņā. Apsaimniekotājs iesniedz mums, Ventspils siltumam, datus par ēkas izlietoto siltuma patēriņu, kuru uzskaita siltumenerģijas skaitītājs. Savukārt Ventspils siltums veic maksājuma aprēķinus. Maksājuma lielums ir atkarīgs no tarifa un siltumenerģijas patēriņa reizinājuma. Siltumenerģijas tarifu izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Kāpēc vizuāli vienādās mājās maksājumi atšķiras? Maksājums ir tieši saistīts ar ēkas patēriņu, kuru var ietekmēt ēkas stāvoklis, ēkas iekšējās sistēmas īpatnības, siltumpunktu automatizācijas pakāpe, iedzīvotāju ieradumi, saulaicīga skaitītāja rādījuma nolasīšana un iesniegtās informācijas patiesums. Lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu un ikmēneša maksājumus, ēkas iekšējā siltumsistēma ir jāuztur labā kārtībā. Iespējams veikt arī mājas siltināšanu, un par to var lemt iedzīvotāji paši. Siltinātā mājā siltums uzglabājas ilgāk, un tas jāpiegādā mazāk. Mēs, Ventspils siltums, apzināmies savu ietekmi uz vidi un sabiedrību, tādēļ mērķtiecīgi pilnveidojam savu darbību, lai mūsu klients vienmēr saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu un būtu apmierināts, un lai padarītu siltumenerģijas ražošanu vēl efektīvāku un videi draudzīgāku. Ventspilnieki, izturies rūpīgi pret siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem un izmanto enerģiju efektīvi.